Krāsu pārēj, gradient, raksts, pattern un līnija, line. Gradienta rīks, the gradient, rada pakāpenisks pārējs starp krāsām. Šis rīks ir ērts veidojot kompozīcijas fonu, piemēram, zīmējot plakātu pamatu. Gradienta rīks arī lieliski darbojas veidojot nelielas krāsu pārējs, piemēram, debesu zīmējumā, izmantojot divus tuvu zilās krāsas toņus. Izmantojot slāņu sapludināšanas iespējas, gradienta rīks ir arī ērts rīks fotoattēlu tonēšanā. Lai izmantotu gradienta rīku, izvēlēties gradienta rīku Gradient Tool rīkjoslā. Papildus iesatījumu joslā Option bar veiciet rīka pielāgošanu konkrēti veicamajam darbam. Noklišņiet attēlā un turot nospiest peles pogu, novelciet līniju, perpendikulāri kurai tiks izveidot krāsu pārēj. Gradienta rīka papildus iespēju joslā ir iespējams noteikt gradienta izmantotās krāsas, atverot gradienta rīka redaktoru. Joslā varat arī noteikt, kādā veidā, lineārā, radiālā, leņķa, atspoguļojuma vai dimanta formā pārēj tiks veidot. Gradientu redaktors ir pieejams uzklišņot uz gradienta rīka papildus iespēju joslas Option bar, uzklišņot uz gradienta rīka redaktora pogas laukumu. Paneļa izvēlne, caurspīdīguma punkti, krāsas punkti, šeit var regulēt aktīvā punkta parametrus vai dzēst to, viduspunkts. Raksts, pattern, aizpild norādīto laukumu ar iepriekš definētu un norādītu rakstu. Raksts šajā gadījumā tiek izmantots līdzīgi kā krāsa. Aizpildīt laukumu vai zīmēt ar rakstu var vairākos veidos. Lai izmantot rakstu ar krāsas spaiņa rīku Paint Bucket Tool, šī rīka papildus izvēlnes joslā Option bar, aizpildījuma avotu izvēlnē Set Source to Fill Area, standarta iestatījumu foreground vietā jānorāda Pattern. Blakus aktivizējas izvēlnes poga, ar kuras palīdzību var norādīt kādu no pieejamajiem rakstiem. Lai izmantot rakstu ar Edit Fill komandas palīdzību, aizpildījuma Fill dialogu logā izvēlnē Use jānorāda Pattern. Zemāk aktivizējas izvēlnes poga Custom Pattern, ar kuras palīdzību var norādīt kādu no pieejamiem rakstiem. Lai izmantotu rakstu ar raksta zīmogu rīku Pattern Stamp Tool, šis rīks jāizvēlas rīkjoslā un tā papildus iespēju joslā Option bar kādu no pieejamiem rakstiem. Izveidot jaunu rakstu var izmantot galvenā izvēles iespēja Edit Define Pattern, pirms tam norādot slāni vai ar atlasīšanas rīka attēla reģionu, ko vēlaties izmantot kā rakstu. Ar līnijas Line Tool palīdzību var vilkt taisnas līnijas. Šis rīks atrodas rīkjoslā ģeometrisko figūru kategorijā. Šie rīki papildus iestatījuma joslā Option bar ir iespēja uzstādīt līnijas biezumu un krāsu, kā arī iesatīt bultiņas līnijas sākumā un vai beigās.